ja jūti. Tās ir pozitīvās laimes vibrācijas. Starta bonus no kā atspērties. Spēles, kas liks pacelties. Skaties, kur gribi. Bonusi visur. Un nebūs tādas jautrības citur. Vibrē pozitīvi. Laimes. Reāli griezieni, liela laimesti un unikāls dāvans. Trakākais kazino šovs Latvijā. Lucky Latvijā. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 371 battles. Šī ir 7. sezona, mēs esam jaunā vietā, un tas ir firsts. First, vai mēs varam iedot troksni? Es neapstāšos šo teikt. Kurš būtu domājis, ka akapela sezona būs tik laba un interesanta? Tikai es un varbūt tās vēl daži no manas komandas un Ārčīs. Bet mēs esam šeit, un mums ir akapela sezona, tāpēc mēs uzreiz sakam lielu paldies pirmkārt Lucky Punch, Energy Drink, Tuborgam un Laimsam iedodam maksimālu troksni! Paldies, ka jūs esat ar mums, jo tāpat kā mums, tāpat arī mūsu atbalstītājiem šis katru reizi ir tāds, pirmais solis kaut kam pretī, ja godīgi. Kaut kā tā, reperi pa kreisi no manis saka, kas tu esi? Ej, jau, what's up? Tas Zalts, Rīga Daugavgrības cietoksnis. Tā ir tā salas dzīve. Ko tu zini par to? Neko. Ar mani labāk nejoko. Reperi pa labi no manis saka, kas tu esi? Ej, Ārčīs, PKI, Riekstu armija, numur 1 battle repers Latvijā, Battle Boss MC. Ok. Ja jau tu pats pateici to, ka tu esi boss, es domāju, ļausim Zalcam izvēlēties, kurš sāk. Ģērbons vai Cipars? Cipars. Es sāku. Tu sāks, jā? Ok, Zalts sāks. Tas ir pirmais battles, kur Džeks izvēlās, ka viņš sāk. Iedod maksimālu troksni. Ok, Zalts, aiz tevis ir vārds. Pirmais rauns. Aiziet. Jau. Ej, jau tas Zalts, nekas salds, kad es cepu šīs rīmas specialārčiem ar ekstra čīzi. Tu saki sūds un uz bīta metu šķībi. Teica Džeks, kuram apdirsiens ir preču zīme. Šis ir 371 projekts jaunajiem reperiem, kur pieauguši veči cīnas. Bļa, kāds pat teiktu repmašīnas. Te ķipa battle rapa Jesus, pretstatīts klaidonim ar krēka pīpi. Tad jau būs easy, ja? Ātri un vienkārši, kā tava dzimuma dzīve. Redzi, tu gribi mani novākt, bet tas var būt sarežģīti, kā ar dzimumu zīmi. Vari griezt, bet katru sezonu jauns dzinums dīkst. Kamēr viss, ko tu dzen, liekais svars. Lol, labāk pamācies no dimanta līgas. Skrien. Man patīk dūma, kurītu vēl vairāk, bet ir slinkums tīt. Man patīk dūma, kurītu vēl vairāk, bet ir slinkums tīt. Un tā nav gripa, kad es saku to, ka manī slimums mīt. Man gan dot, gan arī saņemt to zilumu tīt. Tas ir kā stimuls. Kā tev, kad pēc tām akcijām uz Lidl bīdi. Kačāt viduklīti. Tos, kurus nesaproti, dēvē par invazīviem. Lielais Ārčīs būvē savu legacy. Sacenšoties te ar sīku dīgdieni. Nebūs nerunājot par vēl te pāris individiem. Kaut kā man, tā arī tev. Citas skatuves nav pieejamas. Tā kā invalīdiem. Es atvainojos. Kā jau invalīdiem. Jo kuru tu te sauc par retardu? Retardu? Tu, autiskā spektra Džons Viks, pats uzsēdies savam sunim tagad niknas. Sola, novāks te visus. Bļā, tu labāk pabīdies, lai arī citiem uz tā spektra ir vieta. Ejau, klusumu tiesā. Šī tomēr ir reperu lieta. Un mana repa
Kā tev ar skritulenēm? Patīk slīdēt pa celiņu. Pareizai uztaisīt kādu triku. Ar vienu kāju slīpēt pa reliņu. Iznāca nav ko dalīt. Bļā, es mīlēju to meldiņu. Tagad tu nāc te kaut ko dalīt. Kā ūdens līdēja elpiņu. Zelts stroļo. Kādam beidzot pielec. Jau kuro gadu nāku pārmodams to pieredzi. Kārodams, ko iemest. Kontraordināri tam, ko parasti te pienes. Tu sāki sūdz. It kā aizdambējies pievads. Kā es varu ko tādu publicēt netā? Un tikt abās sezonās, bļā. Batlot ar LV Battle Rap Goat tavā personā te. Reizes man raksta, ej vienā, tā visi dara. Labāk rezonēs, vec. Bļā, kas visi? Q? Zodis? Varēja likt batlot zodi pret zodiem. Iedomājies komentārus. Reizēm smirdīgākā ēsma rezultējas ar brangāko lomu. Man patīk random, piemēram, rulet. Labāk rambājam to, nevis rēmblota kaut ko par mantojuma domu. Tas teksts tavā testamentā. Es fanoju par to, kamēr tu redzi mani katru gadu tev un reāli besis. Jo vienīgais, ko vari dusmās par to ekrānu test, vai arī internetā savas mazās remarkas mest. Atceries, pa lielam tevi klausās tikai tādi retardi kā es. Tas gan. Fakti. Ej, jau iedomājam troksnis zelts. Pirmais pants, kā jums patika? Vai jūs gaidat Arčiju ar raundu pirmo? Ej, jau! Ej, Arčijais, tevis ir vārds. Maziņš announcements, man ir daudz teksta, ļaujiet man močīt, taisiet gigatroksti beigās. Aiziet! Nu, kas jūs bunch of fucking loser? Beidzot piedalās kāds, kas māk rēpot, PKI rēkā, lai mācītu šitiem amatieriem batlot. Manā priekšā stāv galvīgi dirsā nosvīts un samīsies zelts, jo ir ieradies repa spēles final boss. Šurp ir atnācis Sans. Bet battles cita līga ir, mēs taču pacelti vidēja pirks. Viņš teica, ka man šeit nav līdzīgi, un bro, es viņam ticu. Es atnācu nodirst jūs visus, zelts var arī nenākt un viss. Jūs nerepojat par sūdiem tikai tāpēc, ka jūs nemākat dirst. Droši sūti mani dirst, es tāpat būšu finālā uz plakāta. Es nekād nediršu, jo man vajag. Man tupa patīk kakāt. Visi tie reperi ir sūdi, kas par sūdiem maz kaut ko saprot. Es runāju tikai ar tiem, kas piedalās 7. sezonā. Un šeit atnāca batlot. Jūs šeit esat sportisti, bļaļ. Šis nav nekāds hobby batlings. Fanu sāpes remdēju kā oksī. Man jums visiem body bags ir. Es rakstu battle rap. Un to es taisu jums te godīgi. Es esmu atgriezies mājās. Šis ir mans skaistums un kroplība. Manī pulsē toksīns, pie kura nekad nebūs likt stāvējais. Dafī, tu esi gnojnīs, bet tu nekad nebūsi manējais. Man ir attieksme reperi. Es nāku tā kā Ice Cubes un Dre. Grēkoju ar lamu vārdiem. Pohuj. Par mani aizlūks Andrē. Batloju kā gribu. Par 200 bāriem gan jau izšaus kāds. Jo, bļaļ, šis ir battle raps. Un man, bļaļ, patīk, kā tas izklausās. Citēju, ko gribu. Viss reps, ko klausos, ir mans katalogs. Manām ausīm vajag vairāk battles un mazāk jūsu makarons. Ko tu tur topī, man? Rest in peace, Cartwright un Frio B1. Ja viņš redzētu manu battle, viņš teiktu, ka es razībālu, bļaļ. Un par to, vai parodēt palīdzēja uzvarēt man, viņš teiktu, da, bļaļ, un pats kaļs nūsēl bauzels, rausībies sāmi, jopt vai, tas ir rēcīgi, man pie dirs, ja tu to nemīli, puis, es esmu repers, man patīk izdomāt debīlu huņu, nemāc mani durak, kā var vai nevar kabināt bārus, es esmu džedajs, es varu totālā vafelē galināt tādus, tāpēc apdirsies no visas šitā, ja tu vēl neesi apdirsies. Ja tev būs šokolādu uz riekstiem, mēs ar PKI iesim skatīties. Es to visu lieku kopā tāpēc, ka es tā parādu, ko zinu. Citi raksta tikai rūpības. Es parādu te skilu. Es batloju pret zelcu. Man nav vajadzības meklēt un piepisties sievām. Es tu parepoju par sūdiem. Visi saka, ka tas par tevi piestāv. Uzmanību citās no šī repera klepera.
Zauds ir slims uz bīta, Miķī labi klepojās. Es daru tā, lai Elijot šo klausās bļā un lepojās. Nu. Viņš stāv uz battles, neskatās. Tie launagam ir kā barankas ar gurķiem. ZALCS slēp filleri kā līķi, kad viņš dala to pa burtiem. Tu saproti, ko es saku? Tu ej pa manis iestaigātu taku. Tavu riekars kādā bedrē, kurā es atstāju kaku. Es braucu ar Subaru, jo viņš iet ātri un var lietām pārbraukt pāri. Da es pārbraukšu tevi, bļeķ, kā es pārbraucu grāvi. Visur gājies kā roļīgs, nebaida pēc batla traumpunkts. Kakafonija un kakapela, man spēles laukums. Boy, šito enerģiju neiedos nekāds tev amfetamīns. Battle raps ir narkotiks, tas ir tīrs adrenalīns. Čuvak, man patīk ātri braukt, ar pieru skriet un lidot. Sīkais lūzeri, beidz tripot, esmu pieredzējis pilots. Es nebaidos sasisties, un man patīk braukāt pa rampu. Tu nevari mani vinēt šeit ar kaut kādu pantu. Tā kā braucu es, tu bļeģi izskaties kā Stevens Hawkings. Es dropoju tev pāri, tavs reps vienīgs kopings. Slidot ir tikai hobijs. Mana patiesā taktika slims pantos. Battle rappers mani noskatās, it kā es būtu Nils Jansons. Es studēju battle rapu dekādas, lai šeit piepildītu sapnijā. Un es klausos Andrē. Vai jūs tos tā kā numur 1 Latvijā? Es nevis baidos, bet es sapņoju par dienu, kad varēšu zaudēt es battle. Šis kombeks veltīts visiem jums, kas man uzsita straumē pa plecu. Šautauts hip-hop festivālam straume un šautauts inline skolai straume. Skritulenes un krīze. Zaņārs pie sevis smīnē, raidot man disu. Šodien pilna zāle invaina ir atnācis skatīties, kā es graidošu jūs visus. Bļē! Šis ir battles, un to blieš jums monstrs. Pamanījāt? Pirms mums zēniem bija dziesmu konkurss. All eyes on me, tie, kas atnāca parapūt uz bītiem. Šī ir pirmā sezona, kurā visi, nebetlo kā mīkstie. Formāts, ko atsuvais... Zēbal. Formāls, fuck. Es varu sakt no sākuma. Saik! Jūsu formāts nekad svaigāks nekļūs pat ar mentolu. Visiem besi jūsu reload. Pēc manas šova prasa encore. Es esmu battle raps. Un man šeit nevajag mentoru. Es uz bītu par brīvu izrabīšu jūsu čempionu. Origami meistars. Man šim ir visas recepts. Es kapāju gēmus, jo tas ir grūtāk nekā iznest reperus. Baturiem tik šķībi dzīmi. Man šis ir easy deal. Tu pieteicies spēlēt šeit, tu pieteicies uz PvP. Battle ir par pīsaku. No kātiem bliešanu nost. Jūs uz bīta spēlēt Mario ar nospiestu skriešanu spogu. Jūs spēlēt Beat Saber un domājat, ka esi tikai lielos? Es spēlēju RPG ar milzīgu two-handed ieroci. Milzīgi two-handed ieroci. Bruno, battle rapa karaļvalsts ir briesmās, vai ne? Gluži kā fantasy grāmatās. But a wizard is never late. Esmu atgriezies tieši laikā, un man ir pilns mana bārs. Es jau esmu overleveled, un man būs level up vairāk. Skaties mani streamā, solo kills uz Raidbosu maijā. Pro battle rapa gamers spēlēja visus bildus un klases, metē donētus man. Šitie nūbi pat atvērt nemāk kartes. Es te prosta runājos čatā, kameras man tērē reps. Es to visu tankoju. Lai gan man speks ir DPS, tu esi zema līmeņa mobs. Tu būsi dead vienā hitā. Visi tavi panči miso. Mani vienmēr trāpa kritā. Tava repa spēle raustās. Alago visas animācijas. Tā brūk un sevi graut sāk. No tevis staro radiācija. Man rezistence maks un neskatos, ko Geigers saka attitude. Battle repa prūsaks. Vienmēr nesu gamer puikam W. Es nenāku iemīt uz zemē. Nā. Es jūs iemīdīšu betonā. Es esmu PK Jārčīs, un šis ir mans pirmais rauns sezonā. Padosies pierakstīt. Ejo, First! Kā jums patika pirmais rauns?
Es domāju, ka pēc šiem visiem akapela batliem jūs vairāk nevarat teikt, ka akapela sezona būs garlaicīga, jo viņa nebūs garlaicīga. Ierunam troksnes Zalcam, viņam jāatbild otrais rauns, ejo! Super! Zalts, aiz tevis ir vārds, aiziet klusuma zālē, lūdzu. Ejo, ja tu būvēsi sfinksu, es te iedošu pa degunu. Pats teicis, šis ir battles, nekādas biedrošanās nebūs. Negribu līst uz mīnus, bail no ielūšanas ledū. Es gribu uzkurināt, lai sajūtu tiesneši to degumu. Bet kas to zemi dedzināja? Jautā Prometejs. No ķēdēm atsvabināts kalna galā jaunajam varonim. Ignorance nemirst, viņa dzemdē, agrāk Prometejs. Tagad brīnies, kā citiem nav kauna tā darot, blin. Nevienu neinteresē, cik mums tekstos faktu maldu. Puse vispār domā, ka te tā sistēma pa blatu valda. Viņi grib tikai asinis, laustus kaulus un lai ripo kādam galva. Un runājot par tavu, tā tava matu līnija man atgādina McDonaldu. Kādu balvu tev vajadzētu no friziera dabūt atpakaļ naudu? Skatoties uz tevi saprotu, ka nemaz tik lielā pakaļā nav. Esi te vai esi kvadrāts? Šitas tikai apaļāk maudz. Es nerādu tev 3 stūri, bet X. Bļa spēle galā, draugs. Saki, nepatīk tev BPM? Čīksti, čiki drausmīgi. Tu vispār dzirdi bītu ar tām sīkajām Šreka ausīm? Varbūt tāpēc arī nesanāk trāpīt. Un ierakstus ir jāgraisa stundām. Bet nekas, gan jau Ants sataisīs, lai ir bumbās. Vai ne? Draugi tā dara. Atbalsta viens otru. Neatstāja kambarī, kur tikai atbalsts rodas. Kad tev bija 3-7-1, viņš panoja un bļāva tev līdzās. Kad viņam bija 4-0-1, tu vaļājies uz dīvānu. Karaļa atgriešanās. Man vienmēr labāk patikuši 2 torņi. Tu un visa tava brālība. Kā man apnikuši viņi ļoti. Es darīšu visu, lai paliek tikai apkretuši miroņi. Jo nevar būt, ka viena grupa ir tik dope un tik ilgi ar tik unikāliem skilliem, ar vien kruta un pat svilst un vienīgi gais, kas šajā brīdī nemitīgi bojā bildi. Tie tavi žorīgi gamī pigori. Bet ko tur? Pēc šī battle gan jau es arī uztaukošos liels. Tu tomēr sūti man tos sūdus. Ko tu domā? Es uztraukšos uz vietas? Ko tu domā? Es uztraukšos uz vietas? Pazūdi no celiņa. Citādi uzbraukšu uz tās riepas. Tu un visa tava armija var uzgraust šitos riekstus, kad uzkrīt uz galvas kā gaisa desants. Nu pat smuki dungoja, vairs nekas skaists neskan. Visiem cepī PKI. Tieši tava karjera? Baigi neskar. Bet klasisks IT move. Kaut kas neiet, taisi restart. Es gan gribu tik vienu, lai izplatītu šis tiek. Ka man patīk skaitīt. Reizēm to izdarīt čist weird un atzīšos ik pa brīdim arī izkratīt bišķi iekšas. Tu, repa, milzi, skaiti te par zaņāru bikšu priekšu. Kaut tas battles bija klasika, kā ūdens bumba resnajam runcim. Šis varētu būt sequel, uguns bumba vecajam puncim. Kā Dragon Ball Z nolīdzināt, lai pēc mums te tik grunts ir. Un krāteris kā pēc taviem izplatņu lēcēju kursiem. Labi, sākstos. Āčī pat Antonovs nepacelt gaisā. Bet par to battle, tas, ko izdarīja 3. raundā, uz vietas klausoties man likās, ka sākšu raudāt. Tāda cieņa un mīlestība, ko izrāda tieši kaujā. Vienīgais, ko dobrīt izvest, vispār es jaudāju bija. Ha! Gei! 2 pieauguši vīrieši bondojas caur Pikachu. Ej tu nost! Kaut man bērnībā arī bija Pokemon fiškas. Un tās flipoja. Atver čipšus, pačako, ir. Un skolas starbīdī zipoja. Es gan parasti papis viss. Jo pa to laiku, kamēr bija jāspēlē, es jau rakstīju šito. Āčīs! Apriet čipšus un fiškas ar visu iepakojumu. Atzīsties, tu džimā neesi bijis savu mūžu. Vienīgās reizes, kad spiež uz augšu, tad, kad smaga dūša. Piesienies man par to, ka ķipa daru bullshit. Pats tikmēr ražo dziesmas par stafu, ko pa sarnu grūž.
Tu sver centneri, tev treneris ir svešvārds. Tu pat nevari iztēloties diētu, it kā renders nekačājas. Man pohi, ja es šito penteru tavu žetonu nesavākšu. Kā sauc to tavu zāli, bļa? Restorāns? Jā, klusumu lūdzu. Es atkārtošos. Man pohi par tavu oku. Kā astart. Es esmu no pazemes, nevis pagrīdes. Mēs nesūtam paskarts, bet metam upē ar atsvaru, kur medūzas un asar. Un man tīri dabīga interese, vai pacelt līmeni Rīgā tavs zemūdens vraks var. Iedam trokstais Zelcam! Āršiem ir jānobeidz šis rauns, iedam trokst Āršiem! Aiziet Āršiem, tevis ir pēdējais vārds šajā batlā. Pirmajā raundā repoju par spēlēm un sūdiem, jo tā to daru es. Šajā raundā es jums parādīšu, kas ir battle raps, bļaļ. Bet tu tev pusfināls ir garantēts. Neredz, vai te nekā nebūtam. Zelts, es neticu, ka tu esi spējīgs papist MSH un Merkūram. Da pat, ja kas savā pieteikumā tu šeit dari to. Tie abi divi ir vēl lielāki frukti par Haribo, kurš, bļaļ, izskatās pēc ananās, kas palmas augšā gulēja savās kamanās un lūkojās zvaigznēs. Mēģināja savai dzīvei jēgu atklāt. Līdz Bruno Pali iestūrēja palmā un viņš, bļaļ, piezemējas mūsu batlā. Jebau, bļaļ. Čil, es ņemu piemēru no Haribo. Arī paskatīšos. Ko tur saka Zodiaks? Bišķi acis smigulē, es nevaru salasīt. Zelts izklausās kā Veina Loki treks? Bļaļ, nevar būt, bļaļ. Zelts, tu esi tikai kopīkāts. Nē, izlasīju. Zelts, tevi gaida bodybags. Tu tajā grupā nevarētu neko vinēt ar savu jobano filleru. Gribēji aizbēgt no Zodiaka, trāpīju uz The Zodiac Killer. Yeah! Es zinu, kāds tu esi repers. To, kas tev galvā patrāpās, var redzēt. Zelts jau izdomāja flipu par to, ka īstenībā ananās aug zemē. Jā, bļaļ, palīdzēs tev. Repers pret reperu lieto repu, nevis vardarbību. Nepiekrīt tie, kas nevar ņihujā izdomāt un sarakstīt. Esmu par godīgu sportu, lai mums batlu attīstās krūt. Grib skaidroties pēc batlu, noejam ringā, dabūs pa mūti. Bet ja kā tu tur papisīšu batlu, bļā, es pasaukšu zuti. Viņam zelts tur ir starp reperiem, vari necerēt uz uzvaru. Tu tajā spēlē neesi arī otrais. Tu nepaņemsi sudrabu. Yeah. Bļa, sadram, kas varētu piekaut Gustavo. Nu, vot kā jums šīs? Tas ir tik stulbi, kā piecelties no rīta, iziet ārā no mājas un, bļaļ, vārnas pist. Es mīlu LV repu. Daudzām dziesmām zinu vārdus visus. Tāpēc, kā Gustavo mācīja, tā vietā visi kopā varam iet piekaut kādu citu. Kaut kā tā viņš teica, davai nepiekas tās sīkumiem, akal sākās šitais. Mans kāpos ir fermentēts, nevis marinēts, zaibau, bļaļ. Es gribu ar jums batlot, jo es esmu labākais un briedumā. Es negribu ar jums kauties. Jo es negribu sēdēt cietumā. Varat domāt, cik gribat, ka es esmu mīkstais. Man pohuj, ko tu domā. Cross me for real. Un es sākšu domāt par to, kā tevi novākt. Jūs gribējāt morālo Indiju atpakaļ. Rekurums no portāla virsū lido dēmons. Kad Artūrs novāk masku, zem tās ir Artūro šizofrēnos. Es vienmēr gribēju batlot, un visā tajā būt top. Es beidzu repot, jo jūs visi šeit batlot kā lohi. Reperi skatās batlus un kaifo, bet batlos nezinu, ko darīt. Ko straight-up īstā batlot darīt, bez manis zin tikai Dafī. Bet viņš šeit uzvedās kā pimpis. Neesmu gejs, bet man patīk. Hip-hop Latvijai aptver. Tu batlos esi pensis, kas pa priekšu kaut ko mudījās. Batlo gandrīz uz labi. Es batlos esmu sensis, mani bērni jau ir žūrijā. Zelts, man viss ir labi. Kas cīko? Ja ir ko izdirst, tad atbild man tagad uz šito. Spēlē atgriezies ir fāters, vai atkal mācīt jūs dzīvot. Kā piecelties no rīta. Iziet ārā no mājas. Aizmirstam par vārnu uz brīdi vien. Nostāties pieturā ar smaidu uz sejas. Un atkal parādās Bruno ar saviem jobanajiem bītiem. Bet latviešiem patīk batli uz bītiem. Tā saka, dēm, viņi daudzi.
Tas tikai tāpēc, Bruno, ka tā tavi dēliņi aug. Bet šis nav dis uz Bruno, man nav pret tevi asu nažu puis. Šis ir dis uz reperiem, kas nevar atcerēties paši savu huiņu. Akapelā cits pīsaks, rakstīt pančus, cits skillsets. Ja nebūtu jāklausās 4 reload pēc kārtas, varbūt vairāk pirktu biļetes. Ja es gribētu, es nonestu arī uz bīti, uz durakš. Galvenais nenonest ar Bruno, uz viņa visa scēna turās. Man besī būt žūrijā, to klausīties un tad stāstīt kā labāk. Vajag vairāk to, vairāk šito, lai tu sūkātu mazāk. Man besī tie, kas nerubī un nevar no tā mindseta izkāpt. Es negribu mācīt sūkāt mazāk tiem, kam nevar iemācīt nesūkāt vispār. Tā man pohuj! Batlošas, kamēr būs te akapela reps, pisīšu scēnu, līdz te būs vēl 10 tādu leiks, kas man visi pakaļ leiks un visi gribēs būt kā es. Rekur mana sēklu reperi, čekosim, kas izaugs rīt. Jo Latvijas batlos, it feels so empty without me. Es neklausos, ko saki. Es tā vietā klausos M&Dre. Tu esi veterāns sitienos ritmā. Es atnācu uz MMA, PKI DNS versus vistas jūs jobanais fufels. Vienīgie, kam pret mani ir izredzes batlā, ir Edavārdi, Ancis, Eliots un Skūtelis. Un 1-8-1 kā vēl, bļeļ. Faktori. Kjumanis ar OG, jūs tur abus uz bīta labi izmasēja. Varam bez bīta 1-2, jums tā būs cita diskotēka. Kju, es gaidu to dienu, kad būšu tev blakus uz postera es. Rekur tev challenge. Vai tev pa īstam uzraksta prospekti tekstu? Es klausos jūsu plati, gribu ar jums buhāt un smieties par citiem, bet battle rapa būrī es esmu gatavs kauties viens pret jums visiem. Tu māki trāpīt pa bītu. Es māku trāpīt pa zosādu, un tu nevari iepriekšējo panču pret mani pagriezt otrādi. Fakti, bļeļ! Vana bija reperi lūdz Dievu, lai beigtos mani baterijas drīz. Es esmu Apex Predators barības ķēdē. Jūs apēdīs pīli. Zauts, Daugavgrīvas ciedoksnis, salas dzīve. Arī, bļeļ, šajā līgā par dzīvošanu uz salas Stasīs Daubajovs, kas dzīvo Rīgā. Zauts, ja tu esi tik taf, tad kāpēc tev ir pizdā? Šitā batlos turbo, tev šeit ir vairāk pizdā nekā, ja tas stāvētu purplo. Bļa, turies zalsiņ, jo tagad te nāk īsts battle raps. Kad rīmē tās tavas atskaņas, tu izklausies kā S mīnus PKI DNS. Mani katru rūdieni mostās battle rappers, tā teica viņš tik repā. Tos battle rappers varbūt arī mostās, bet tā kārtīgi nestāv. Es pamostos uz stojaku, paņem mikrofonu un pīšu uz augšu. Kad pimps stāv uz 6, tas saucās rīts un zalts. Zalts, tu esi gudrākais palātā, es hlamā tādus noliek guļus. Es batlos esmu labākais, tu esi labākais no tiem tur. Tas nebija Bruno Reis, ar ko šeit tika parakstīts kontrakts. Pat viesulis noskatās, kā meža ugunsgrēkā plosās orkāns. Tell the devil I'm leaving heaven, man uz eli vaļā portāls. Pēc batla man ir asinis uz kedām un sejā rakstīts rockstars. Tu esi labs oponents, Zalts, bet nevis tāpēc, ka tu, bļeļ, rakstinājis. Tu esi perfekts oponents priekš rituāla, human sacrifice. Es izsūcu tavu esenci un to sadalīju daļiņās kā Lego māju. Un no tās manifestēju un uzbūvēju jaunu scēnu šeit nenokā. Šis nav vienkārši rauns, nē. Šis ir mans pieteikums 2. akapela sezonā. Viss PKI! PKI! Katru reizi, kad Ārčīs batlotāji kaut kāda PKI atcimšana no jauna pilnībā, katru reizi iedod maksimāli trokšķim batlu! Ok, laiks žūrijai. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, iedodam maksimāli troksni. Tas ir Dēnijs, iedodam troksni!
Šeit ir tas battles, kur es jūtos nedaudz nepareizi vērtējot. Tā kā man vēl ir daudz gadi, ko iet, repot, stāstīt. Kad es esmu fanboys. Es esmu fanboys repam, Jēram, Reikam, PKI, Ansis, Eliots, Skutelis. Visu ļoti labi. Vecītiņi, ko es varu pateikt? Šīs battles, kad es ieraudzīju, es esmu 371 liels fans. Zelts pret Arčiju, es domāju, ok, Zelts nav pilnīgs underdogs. Tas, ka Arčijs ir favorīts, tas visiem ir skaidrs. Bet ka šī tā var pārlādēt magazīnu visu laiku. Tu iemeti, sašāvi, liekas, ka vienā brīdī jau būs viss. Nē, viņš izvilka huizi, no kurienes vēl vienu magazīnu iepis atkal un atkal šauj. Un tas ir tas, ar ko Arčijs paņēma no manas puses, mana balss Arčijam. Arčijs. Arčijs 1-0. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis, ir no maksimāli troks. Tas ir JK. Čau visiem. Nenormāli karstu bija. Mēģināšu atgūties. Ir tā, kad močīja Zalts, es viņu vērtēju. Es loģiski neko nepierakstīju, jo es zināju, ka no abām pusēm būs traki panči. Bet, kā močīja Arčijs, es neko nevērtēju, jo nevaru novērtēt to, kas ir vispār ārpus vērtēšanas skalas. Atnāca, Razju bija kantori. Man ir žēl, Zelts, ka tev trāpījās viņš. Tev kaut kā, te nav variantu. Es tiešām nevaru vērtēt, te bija jauda, es stāvēju ar muti vaļā, kad Arčijs močīja, un te nav pat runa par to, kurš bija skaļāks. Jo pat, ja tu būtu toni klusāks, tāpat bija Razjebs. Es nevaru to novērtēt. Un vienkārši varu pateikt to, kas bija ārpus rāmjiem, paklanos vēl priekšā pīzdēts Arčī. 2-0. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir no maksimāli troks, un tas ir Odiņš. Tas cītīgi rakstīju līdzi. Tad es sapratu, ka es vienkārši visu pantu pārrakstu jums abiem diviem, un es beidzu rakstīt. Paldies Zalcam par to, ka viņš šodien parādīja, manuprāt, ļoti labu savu versiju. Ne ar čaukošanu, ne ar ko. Man liekas, nahuj mums ātrāk nebija akapela sezona, to es radītu šitam sūdam tieši tāpatās kā Arčijs, bet Arčijam tu perfekti to dari, tu dari to, ko tu dari to perfekti, tu esi to izstrādājis, tu esi šīs mākslas formas skolnieks, students, un tu perfekti lietā visu, ko tu esi ieguvis no gadu pieredzes. Ja kādam šovakar ir iemesls mīst šeit stāvēt, tad tas ir Zalts, jo viņam viss, PKI gauns šeit stāv pretī. Bet ar Arčiju, un es varbūt būšu kontroversāls, man bija tāda sajūta, ka tu biji meistarīgāks, tu biji tehniskāks, tu biji dahujā skalās priekšā viņam visos citos aspektos, bet man likās, ka tu ar viņu spēlējies pa daudz. Man likās, ka tu neej for the kill, tu ļoti reprezentēji sevi. Pirmais rauns, man liekas, principā vispār bija tikai reprezents tev, un batlā, kurā ir 2 panti, man liekas, ka tā kā, Zalts katru pantu, tas nav pat pa punchlineiem. Man liekas, ka Zalts katru pantu gāja tieši pēc tevis, un tu, tāpēc, ka tev bija apjomīgi panti, tu gāji pēc Zalca, bet tu gāji pēc visiem citiem, tu reprezentēji sevi, un kaut kā man tas viss translationā bišķiņ pazuda. Un ja mēs vērtējam tieši batlu, man kaut kā Zalts vairāk iecepīja, bet tas nav tāpēc, ka, nezinu, man liekas, ka viņš tur ir mega labāks repers vai tev, vai ne. Mēs visi redzējām paraugu demonstrējumu par to, kā akapellā vajadzētu pīst, un arī Zalts var dahuja ko paņemt. Man vienkārši liekas, ka Zalts šoreiz bija tiešāks. Viņš bija letālāks, tu viņu apēdi ar savu enerģiju, bet es dodu punktu Zaltsam. Man patīk Zalts labāk. Paldies abiem! 2-1, un varbūt tās saglabās intrigu, iedod maksimāli trokstas sudraba sirdīm. Yeah, man,
Krūts battles, gaidīju krūtu battles, sagaidīju. Uzreiz ķeršos pie lietas. No Arčijas ir absolūts favorīts, tas ir skaidrs. Jā, un tieši tāpēc es tā kā gaidīju. Es zināju, kā Arčijas battlos, un es domāju, kurš zelts uzzināja, ka tagad būs zelts pretī. Nu, reāli vecīt, spiediens nenormāli. Es pasies uz čaļiem aizmugurē, jā, nu, tas ir pīzdēts. Plus tev sievas nav līdzi šodien. Tas ir liela. Ir? Kāpēc sieva nav skatos? Tas ir liela. Ir sieviņa tur, čau, sievai. Man, es esmu tavs fans. Reāli es pamanīju arī vienā brīdī, otrs pārstāja pierakstīt punchlines, kad Arčijs repoja, un es viņam teicu, pārstāja pierakstīt. Ja. Enerģija nepārtraukta. Tā padeve, ko tu dod Arčī, ir nenormāli krūta. Es teikšu godīgi, es tā kā gaidīju mazliet vairāk, jā, gaidīju tos, bļēt, bija panči, bet man likās, ka varbūt tev vajag ņemt vairāk laiku, lēnāk to visu darīt, mierīgāk. Bez tās, mazliet mierīgāk. Tas bija tas, ko es piefiksēju un kā man likās. Zalts arī nenormāli krūti noripoja večukiņu. Visu cieņu tev, tev bija jāstāv pret Arčiju, man. Es neietu, par 100 pakām pret Arčiju bedloju. Tas būtu pēdējās 100 pakas, ko es saņemtu dzīvē, Bet tev bija iespēja paņemt. Es domāju, ka tev bija arī pietiekami laiks sagatavoties. Diemžēl, manuprāt, bija mazliet par īsu. Es nesadzirdēju vai nesaskatīju arī neko jaunu, bet tu biji diezgan, arī bija krūts, bet Arčijs ar savu enerģiju, ar savu pārliecību, Un viņš pat nerepoja pa burgeriem šoreiz, viņš vienkārši nogalināja visus, Arčijs vecītis. Man, šārauts abiem diviem. 3-1. Ja ir interesanti, tiešais balss 67% pret 33% šodien nobalsoja par Arčiju. Tas ir 4-1, ir maksimāli troksni Arčijas uzvar šajā batlā. Jā. Mans komentārs par to, ka nebija punchline. Man liekas, ka tu batlos pašlaik ņem uz apjomu un enerģiju, nevis uz punchline. Mēs gaidām no tevis punchline. Es negribu tagad skaidrot. Nevajag. Bet izvēlēs varbūt laimes biļeti. Varbūt tās 200 eiro atver uzreiz vaļā. Iedod maksimāli troksni vēlreiz. Un Arčijs uzvar 200 eiro. Paigi, Edvards. Viņš vēl neuzvarēja sezonu. Chill. Labi. Tas bija 3-7-1 battles. Paldies, ka skatāties. Sekojiet līdz akapelē un nākat uz pasākumiem. Let's go!